1918. gada 18. novembrī dibināta Latvijas valsts. Šajā pašā gadā dzimis arī vecākais mūsu stāsta varonis Jānis Arājs. Savās atmiņās par Otrā pasaules kara laikā piedzīvoto dalījās arī Ivans Verguns, Gunards Bēziņš, Leo Balodis un Zigrīda Balode, Mirdze Lībiete un Baiba Peciņa. Varu tikai apbrīnot to gara spēku un patriotismu, ko šajos cilvēkos bija izveidojusi 20. 30. gadu Latvijas republika. Lielākā daļa no viņiem nebija dzimuši bagātās ģimenēs, dzīve nebija bijusi viegla arī pirms kara. Taču viņos tika ieaudzināta pašapziņa, kultūras mīlestība, mērķtiecība. Karš tam pievienoja spītību, sīkstumu un patstāvību. Viņi mācēja būt brīvi un atbildīgi. Manuprāt, daudziem mūsdienu jauniešiem pietrūkst šī rakstura stingrība. Vai mums, ar mūsu līdzšinējo pieredzi, būtu pieticis spēka tam visam iziet cauri un palikt cilvēcīgiem? – 1939. gada 23. augustā PSRS un Vācija noslēdza Molotova-Ribbentropa paktu, sadalot Eiropu divās daļās. 39. gadā jau kaut kas virmoja gaisā, jā. Es atceros pie tevu, sanācu kopā dombiedri un tas prietā. Labāk pie Krievu nekā pie vāciešu, vai ne? Vācieši gudrās, Krievs ir dumāks. Mēs to Krievu kaut kā apmānīsim, vai ne? 1940. gads. Latvijā atnesa pārmaiņas, kuras Jānis Arājs piedzīvoja, atrodoties Latvijas armijas obligātā kara dienesta vasaras nometnes apmācībās. Pienāca 17. jūnijas. Izdala kaujas munīciju. Nometne izsludina ārkārtējo stāvokli. Mēs nezinājām, ka Rīgā jau ir iebraukuši tanki. Pirmās bumbas jau krita uz staciju, ne? Priekšā bija tās liepni, tā aleja. Tad cilvēku zarnas viss karājās zemē. Tad pirmās ievaņotās vedām uz to Valmieras slimnicu. Ne? Daži lietpratēji šodien saka tā, kāpēc nepretojās ar ieročiem? Kāpēc? Gluži vienkārši tāpēc, ka tas bija pilnīgi bezjēdzīgi. Nebija kur fronti izveidot. Kur? Aiz muguras pēc līguma jau bija sarkanarmijas bāzes pie Ventspils, Liepājas, pa Daugavpils šoseju iebrauca tās bruņotās tanku vienības. Kāda tur vairs jēga pretoties? Brāli iesauca sarkanarmiju, man brāli. Un, kad ienāca vācieši, vācieši atkal man iesauca vācu armiju. Tiek izsūtītas tā saucamās Antriebefehl, tādas pavēles, un tur ir uzrakstīts, jums jāierodās tur un tur un tur, pretošanas gadījumā jūs tiksit stingri sodīts. Savukārt Leo Balodim sanāca karot abās pusēs. 1943. gada 12. maijā viņi iesauca Vācu armijā, bet 1944. gada rudenī Leo pārpratumu pēc nonāca Padomju armijā. Man iesauca tepat tās Nietaurē, es paprasīju Vācu armijas tiem priekšniekiem. Tepat Līga, 12 km viens svētdienas, jāiet projām, gribētu no vecākiem atvadīties. Dabūju, kā tur problēma, tikai vakarā es apakaļ. Es atbraucu mājā, mammīt uztais pusdienas, pāters mīlē iemestam, vienmēr bija šņapuks mājā, iedzērām. Nāk vakar pus, labi, mīļie, es braukšu prom. Pātrīt saka, zini, dēls, kur tu vakarā daudzīsies pa tumsu? Nav ko akstīties.
Izgulēsimies, atpūtīsimies rītā no rīta, davai. No rīta ceļos augšā, Krievas iekšā. Tūlīt tās bija aicinājums otru dienu. Komendantūrā jāiet jāpiesakās tādiem, kas ir atbēguši vai kur vai ko. Leo stāsts ir apbrīnojams ar to, ka cilvēks var iziet karu, nevienu nenogalinot. Pirms iešanas uzbrukumā vienmēr devu 100 gram, 200 gram dūšu uztaisīšanai, lai var ritīgi rikšot un šaut. Es kā 2 pudelšiņām izdzēru gan, bet šāvēties kāds nebija. Šis vīrs nevis akli klausīja pavēlēm, bet apzinājās, ka pretinieka frontē karo brālis, kuru var nošaut. Kā ir šaušu uz brāli, saprotiet? Brālis, es zinu, ka te viņā pusē kā ir šaušu tur. Es vairāk tā uz dullo. Šis patiešām ir īsts veiksmes stāsts gan Leo, gan viņa sievai. Tas nav vienkārši izkaroties abās frontes pusēs un atgriezties. Tāpat sievai pabūt trimdā, arī atgriezties mājās un abiem kopā nodzīvot līdz sirmam vecumam. 1941. gadā, kad sākās karš, Leo sieva Zigrīda atradās Asaros, Jūrmalā, pionieru nometnē. Sākās karš un to pašu evakuēja to. Sākās karš un tā viņš aiziet prom. Evakuēja to nometni. Tatārijas republikā tur iztaisīja tādu latviešu nometni, bērnu nometni, vai ne, evakuēto. Un tur latviešu skola ar tur bija. Tā kā tur bija 8. klase, 7. klase, 6. klase. Cik tā man bija 13. jā. Sāk atbrīvot Latvijas teritoriju, tad vecākos organizēju tā kā braukšanai uz Latviju, vai ne? Interviju laikā uzzinājām, cik dažādi bija bērnu likteņi 2. pasaules kara laikā. Zigrīda kara laiku pavadīja Tatārijā, kur viņai pievienojās māte, bet Baibas peciņas vecākus aizsūtīja uz Sibīriju. Viņai tajā laikā bija 2 gadi. Viņi abi bija ārsti. Tēvs bija plaušu ķirurgs un strādāja Tervetes sanatorijā, un mamma bija bērnārste bērnu slimnīcā Rīgā. Tanī nedēļas nogalē mammai bija dežūra slimnīcā, un tēvs bija pie mums Tervetē, bet viņš saņēma tādu telefonu zvanu, ka viņam ir tūlīt jābrauc uz slimnīcu, laikam tā bija pirmā slimnīca, un jāoperē. Un tā viņš arī devās tūlīt uz Rīgu un izrādījās, ka tāda operācija nemaz nav paredzēta. Ar mammu kopā viņš aizgāja uz bērnu slimnīcu, un tur tad arī ienāca tie čekisti un aizved uz staciju, un mēs palikām Tervetē. Kara beigās Baiba kopā ar radiem devās trimdā. 44. gadā mēs ar Juri bijām pie tēva māsas, viņas ģimenē, un kopā ar viņiem izbraucām bēgļu gaitās no Ventspils. Tie bija armijas kuģi, vārds armijas kuģi, kas veda ievainotos no frontes, evakuēja uz Vāciju atpakaļ, un ja palika vietas uz tiem kuģiem, tad viņi tik daudz atkal bēgļus ņēma līdzi, jo gan Liepāja, gan Ventspils jau bija pārpildīts bēgļiem, kas gaidīja kādu izdevību, un cilvēki raudāja, un nebija jau pieaugušie, jau nebija priecīgi, jo tas bija pēdējais skats uz Latviju, un tad visi ļoti viens otram sauca, lai nāk skatās, un tas pēdējais skats, kaut gan visi jau bijām pārliecināti, ka nekāda trimda jau tas nebija, kur mēs braucām. Mēs tikai braucām gabaliņu tālāk uz pāris mēnešiem. Viss tā trimdi izvērsās nevis pāris mēneši, bet 50 gadu. Arī Gunārda Bērziņa vecāki kara beigās devās bēgļu gaitās, un Gunārds to uzzināja tikai pēc atgriešanās Latvijā. Izrādās, ka man vecāki bija emigrējuši uz Vāciju.
Man Rīgā vecāki vairs nebija, 19 gadu vecumā izmest. Tā kā tu stāv. Un tā vecāki vairs nav. Mirdzes Lībietes stāstījums ļāva ieskatīties dzīvē Latvijā kara laikā. Ienāca Vācu armija un daudz kas izmainījās. Mēs neko nezinājām, tādas dziļākas problēmas. Braukāja tās kara mašīnas, mums apmēram pāri kilometru līdz skolai. Vienmēr aicināja, lai kāp uz tām durvīm, ne jau iekšā kabīnē, pat paveda kādu gabaliņu, runāja. Mēs bērni iemācījāmies vācisku runāt. Un 6. aprīlī pēkšņi pateica, ka skola beidzas. Ne mums bija izlaiduma, ne mums bija izlaiduma balle, jo vajadzēja vāciešiem lazareti skolā iekārtot. Nāca jau, dzirdēja jau trokšņus un zinājām, ka Krievu armija tuvojas un vācieši. Jo visu jau to iepriekš, to vasaru, pēdējo vasaru jau, kad es biju beigusi, visu vasaru klīda bēgļu straumes no Valkas, no Alūksnes, no tās puses, nemitīgi. Sākumā jau latvieši visā visumā par to vācu ienākšanu bija tā labvēlīgi noskaņoti. Tāda īpaša pretestība nekur neparādījās. Un tad jau tajā 43. gadā, kad jau bija jau karš sevi parādījis, tad jau gan jau tādi domīgi palika, saprotot, ka tas jau nav nekāda tenisa spēle, tas ir karš. – 1945. gada 8. maijā Vācija padevās un karš beidzās. Sabiedrotie svinēja uzvaras dienu. Tajā brīdī, kad beidzās karš, kā paziņoja par rādio slimnīcā, tad kliedz brēc, es bļāvu līdz, tāpēc, ka slavu Bogu, karš beidzies nebūs, kaut kam rakstīs ārā, taisījās, drīz jau rakstīt ārā. Man nebūs vairāk jāiet uz frontu, ka šaušana nebūs, varēs mierīgi dzīvot. Beidzoties Otrajam pasaules karam, 1945. gada rudenī Latvijā bija vairs tikai 1,4 miljoni iedzīvotāji. 6 gadu laikā Latvija zaudēja 600 000, ja 1/3 iedzīvotāju, kuri bija krituši karā, izsūtīti, nošauti vai devušies trimdā. Ko es te mocījos par sapņiem, kad nāk šitie te vācieši, nāk atpakaļ? Ko es te nemocījos par sapņiem? Nonācām Ķīlē. Tur bija tā klusāk tā nometnes dzīve. Tur nebija tik daudz tie pasākumi, kā tādās vietās kā Virsburgā un Eslingenā, Augsburgā. Tur bija, tas ir Dienvidvācijā, tur bija amerikāņu zonā. Tur bija ļoti daudz latviešu vienvietu. Un tad organizēja visus iespējamos teātrus. Es zinu, ka Ķīlē viņi brauca ar izbraukumos. Tādu jaunību neesmu redzējis. Tikai viens sūrs darbs, grūts. Pēc tam šitais pats nolaidētais karš, kas viss samau. Karš atstāja ļoti maz izvēles iespēju, un tāpēc mūsu varoņi izvēlējās vissvarīgāko. Ivans palīdzēja un ārstēja, Leo nešāva uz bijušajiem karabiedriem, Mirdze par katru cenu centās iegūt labu izglītību, un viņus visus vienoja rūpes par savu ģimeni. Un filmējot mēs redzējām un jutām, ka dzimtenes mīlestība viņos nenomira ne represiju laikā, ne garajos padomju gados. Pirmkārt, mugurkauls, pastāvēt par sevi, pastāvēt par savu Latviju, par savu tautu, zināt savas senču saknes, jā, domāt par viņām visā, vai ne? Gunārda Bērziņa skolu ir izgājuši 500 cēsu zēni un meitenes, kuri ir bijuši pie viņa gaidās un skautos. Man viens puikas ej uz veikalu, onkuli iedod saldējumam naudu. Es saku, labi, es tev iedošu to 40 centiem, jā, bet lūdzu noskaidri man Latvijas himnu.
Viņš 6. klasē nemāk Latvijas himnu, piedod man. Es piespiedu to puiku iemācīties himnu pa 3 dienām un iedevu saldējumam naudu.